Nemanot aizritējusi aprīļa pirmā nedēļa, un klāts sestdienas vakara Latvijas loto izložu laiks. Šovakar studijā par visu atbildīga mūsu smaidīgā raidījuma vadītāja Nora Mona Šenere. Labvakar! Šī bija patiešām silta un saulaina nedēļa, bet ne tādēļ man ir tik labs garastāvoklis. Man vienmēr ir patiesa prieks būt šeit, lai kopā ar jums piedzīvotu daudz labu lietu. Aprīlis tikko sācies, un ar nepacietību gaidām, kā tas pārsteigs un iepriecinās mūsu loteriju dalībniekus. It īpaši tādēļ, ka marts atvadījās ar ļoti vērtīgu laimestu. Momentu loterijā miljons. Kāds vidzemnieks laimēja 3. līdz šim Latvijas momentu loteriju vēsturē vērtīgāko laimestu - 1 miljonu eiro. Un, protams, sākam gaidīt jau 4. miljonus lielā laimesta saņēmēju. Bet cik veiksmīgi mūsu momentu loteriju dalībniekiem bijusi šī aprīļa pirmā nedēļa? Godīgi sakot, grēks žēloties. Šovakar man ir vairāki vērtīgi veiksmes stāsti. Piemēram, 2 momentu loterijās ir laimēti pat to vērtīgākie laimesti. Sākšu ar momentu loterijā Vizma laimētiem 20 000 eiro. Domāju, ka laimētājs ir ļoti apmierināts ar tik veiksmīgu aprīļa sākumu. Un nākamajam veiksminiekam ticis vairākas reizes vērtīgāks laimests. Momentu loterijā 4 gada laiki ir laimēts viens no tās lielajiem laimestiem - 55 000 eiro. Pēdējā laikā sagadījies tā, ka gandrīz katru sestdienu ir kāds veiksmes stāsts par 100-gadas loteriju, un šis vakars nav izņēmums. Aizvadītajā nedēļā ir laimēts vēl viens 100-gadas loterijas 10 000 eiro laimests, un kopā šajā momentu loterijā tas notiek jau 366. reizi. Un šoreiz veiksmīgs izrādījās simbols Slītkalniņš. 100-gadas loterijai ir noteikts arī sabiedriskā labuma mērķis. Jā, un tas nozīmē, ka dalībniekiem tiek izklaide un laimesti, bet labums tiek arī tiem, kuri paši loterijās nepiedalās. Un, ja runājam konkrēti par 100-gadas loteriju, tad ar tās dalībnieku atbalstu tiek nodrošinātas Latvijas 100-gadas stipendijas spožākajiem vidusskolu absolventiem. 7 gadu laikā stipendijas ir saņēmuši 2363 vidusskolu beidzēji, un šim mērķim novirzīts vairāk nekā 1 300 000 eiro. Bet savs labums sabiedrībai tiek arī no citām loterijām. Tā tik tiešām ir, jo ienākumi no ikatras loterijas, ko piedāvā valsts uzņēmums Latvijas Loto, atgriežas sabiedrībā arī kā iemaksas valsts un pašvaldību budžetos, palīdzot realizēt dažādas vajadzības un labos mērķus. Ar to arī stāsti par aizvadītās nedēļas vērtīgajiem laimestiem ir galā. Vēlreiz sveicam visus laimētājus un vēlam veiksmi arī turpmāk. Un veiksmes vēlējumi jau nākamnedēļ noderēs papildspēles Viking Loto auto dalībniekiem. Trešdien darīsim zināmus kārtējās izlozes rezultātus un noskaidrosim gan to, kurš iegūs 750 eiro laimestu, gan kurš kļūs par 4. pretendentu uz dinamisko automašīnu. Un, kad būs zināmi visi 12 finālisti, tie 6. jūnijā satiksies autosalonā un savā starpā izlozēs, kurš turpmāk brauks ar jauno auto un kā tiks sadalīta naudas laimesti no 1000 līdz 2000 eiro. Bet 9. aprīļa vakarā notiks arī kārtējā Viking Loto izloze, kurā iespējams laimēt 5 300 000 eiro. Bet nu laiks uzzināt, kādi notikumi risinājās vakardienas Eirojackpot izlozē. Lieliska doma! 4. aprīļa Eirojackpot izlozē bija iespējams laimēt 27 miljonus eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi: 19, 23, 29, 37, 38 un papildskaitļi 2 un 8. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eirojackpot izlozes dalībnieki. Cik daudz naudas varēs laimēt 8. aprīļa Eirojackpot izlozē? Uzkrājuma prognoze turpina kļūt vērtīgāka, un otrdienas vakarā uz spēles 35 miljoni eiro. Uzkrājuma prognoze par uzmanētiem 5 skaitļiem, un tikai vienu papildskaitli ir 1 miljons eiro. Tūlīt izlozēsim šī vakara īpašos Jokers ciparus. Tie būs interesanti tiem, kuri piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, ir atzīmējuši dalību Jokers. Un varbūt tieši Jokers šovakar arī atnesīs laimestu. Vai tā noticis, uzzināsiet salīdzinot kupona numura ciparus ar izlozētajiem. Jo vairāk cipari no beigām sakritīs, jo vērtīgāks būs jūsu laimests. Un vislabāk būtu, ja sakristu visi 6 izlozētie, jo tad būs laimēts Jokers pats vērtīgākais laimests - 150 000 eiro. Sākam! Jokers pirmais cipars 4, otrais 1, trešais 4, ceturtais 7, piektais 6 un sestais 7. Papildspēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 414 767.
Bet nu pievērsīsimies mūsu pašai senākajai un tradīcijām bagātākajai izlozei. Jūsu uzmanībai Latloto. Es jūtu tādu patriotisku lepnumu, ka mūsu pašu nacionālajā skaitļu loterijā iespējams laimēt vairāk nekā 500 000 eiro. Un es ļoti gribētu, ka tad, kad kāds to laimētu, mēs veiksminieka emocijas varētu pievienot mūsu nacionālajai veiksmes emociju galerijai. Bet, lai varētu pretendēt uz vērtīgo laimestu, svarīgi izvēlēties un atzīmēt 5 no 38 skaitļiem un 1 no 10 papildskaitļiem. Pēc izlozes varēsiet salīdzināt atzīmētos skaitļus ar izlozētajiem. Ja sakritīs gan visi 5 skaitļi, gan papildskaitlis, tad varat laimēt 556 566 eiro. Par sakritušiem tikai 5 skaitļiem laimēsiet vairāk nekā 34 000 eiro. Izklausās lieliski! Latloto pirmais skaitlis ir 10, otrais 27, trešais 32, ceturtais 24, piektais 28. Laiks izlozēt papildskaitli. Un šovakar tas ir 7. Šīs dienas Latloto izlozē laimējuši šādi skaitļi – 10, 24, 27, 28, 32 un papildskaitlis 7. Ir īstais brīdis uzzināt šī vakara Jokers 7 vērtīgo ciparu kombināciju. Jokers 7 izlozes noteikumi ļoti līdzīgi Jokers. Uz laimestiem var pretendēt tie, kuri piedaloties skaitļu izlozēs atzīmējuši dalību. Lieki piebilst, ka tas būtiski palielina iespējas laimēt. Vai tā noticis šovakar, uzzināsiet salīdzinot kupona numura ciparus ar izlozēto kombināciju. Un laimesta lielums, līdzīgi kā Jokers, atkarīgs no tā, cik cipari no beigām sakritīs. Domāju, ka savs prieks tiek arī pāri sakritušiem pēdējiem 2 un laimētiem 15 eiro, bet Jokers 7 piedāvā daudz vairāk. Un tad tie var būt jau 750 000 eiro, tad, ja sakritīs visu 7 ciparu kombinācija. Lai tā arī notiek. Jokers 7 pirmais cipars 5, otrais 2, trešais 5, ceturtais 4, piektais 6, sestais 9, septītais 7. Papildspēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 525 4697. Un man ļoti gribas uzzināt, kāds mūsu izložu dalībniekiem ir bijis šis sestdienas vakars. Jūsu uzmanībai Latloto izlozes rezultāti un uzkrājums par 5 uzminētiem skaitļiem un papildskaitli uz nākamo izlozi. Un nu īpaši Keno dalībniekiem domātās papildspēles Keno ritmā rezultāti. Keno ir ļoti vērtīga skaitļu izloze, kuras izlozes notiek 3 reizes dienā, un tajā ir iespējams laimēt 1 000 000 eiro. Turklāt tā ir arī papildspēle. Nedēļas laikā tai ir piereģistrēta 871 Keno kvīts. Un lūk veiksminieku vārdi. Portatīvo datoru un austiņas šoreiz ir laimējuši Zigmunds Brunavs un Elīna Medne. Papildspēle turpināsies līdz 9. maijam. Nora, apsveicu! Vēl viens izložu vakars ir godam novadīts. Jā, tā arī ir. Viss, kas tika ieplānots, ir padarīts. Skaitļi tika izlozēti un nosaukti. Uzkrājuma prognozes paziņotas, rezultāti arī. Un arī aizvadītās nedēļas vērtīgākie veiksmes stāsti pastāstīti. Vai esmu ko aizmirsusi? Nē. Viss ir padarīts, un es ar mierīgu sirdi un prātu varu doties brīvdienās. Lai jums jauka nedēļas nogale un mierīga nākamā darba nedēļa. Tā! Veiksmi visā, ko darāt!